mācīties, gūt zināšanas un veidot savu karjeru. Tās ir 3 būtiskas lietas, lai tu būtu veiksmīgs savā dzīvē. Šodien tev atklāšu, kādas ir mācību iespējas Rīgas valsts tehnikuma kokapstrādes nodaļā, kā notiek mācību process un ko par savu izvēlēto profesiju saka gan šī brīža audzēkņi, gan tehnikuma absolventi. Jāni, kādās specialitātēs sagatavojat jauniešus kokapstrādes nodaļā? Kokapstrādes nodaļā mēs sagatavojam kokrūpniecības nozares specialitātēs. Jaunieši apgūst kvalifikācijas koku izstrādājumu ražošanas tehniķis, kas ietver ražošanas procesus un tehnisko zinātni un lietas, kas ir nepieciešamas jebkurā kokapstrādes uzņēmumā. Apgūst mēbeļu galdnieka profesiju, kur nianses liek uz mēbeļu izgatavošanu un konstruēšanu un salikšanu. Tad apgūst būvu izstrādājumu galdnieku, kas ir būvkonstrukcijas, kas ir no koka, arī izgatavošana, salikšana un visas tehniskās nianses. Un visbeidzot ir datorizētais kokapstrādes iekārtu operators, kas ir jau automatizētās līnijas, ciparvadības darba galda, iestatīšana un automātiskā produkta izgatavošana. Kokapstrādes nodaļas mērķis ir dot jauniešiem zināšanas kokrūpniecībā, kas ietver sevī visas kokapstrādes pamatzināšanas. Koka īpatnības, materiāla īpatnības, ražošanas iespējas, koka apstrādes iespējas, mehanizētā, nemehanizētā apstrāde. Visas šīs lietas tiek mācītas visās profesijās, kā pamati, un tad jau specializējas katra kvalifikācija uz savu specifikāciju. Kokapstrādes speciālistiem šodien jāmāk strādāt gan ar rokām, gan pielietot dažādas modernas tehnoloģijas. Indule, es jūtu, ka mēs esam vietā, kur smaržo pēc koka. Pastāstiet, kas te notiek ikdienā? Ikdienā šeit jaunieši apgūst prasmes darboties ar reālām ražošanā izmantojamām darbmašīnām, kā ēveles, platlentas slīpmašīnas, frēzes, formāts zāģi, biezuma ēveles, virpas, daudzvārpstu urbmašīna, gan horizontālā, gan vertikālā. Attiecīgi, tehniskais nodrošinājums ir pilnīgi pietiekams, lai no kaut vai nelieliem atgriezumiem, materiālu pārpalikumiem varētu mēbeli ražot pilnīgi no nulles, no skices, no rasējuma līdz apdarei un montāžai. Kādas ir iespējas piedalīties starptautiskos konkursos un vai jaunieši izmanto arī šo? Iespējas ir. Nesen mēs bijām starptautiskā konkursā mēbeļu galdnieks. Februāra beigās ir paredzēts piedalīties vēl lielākā skill konkursā Eiropas pagaidām pusfinālā. Un es ļoti ceru, ka mēs tiksim līdz finālam un brauksim arī uz Eiropas mēroga sacensībām. Kāda bija tā pieredze īpaši gatavojies šim konkursam un kā tas notika vispār? Jā, iepriekš notika gatavošanās. Nācām šeit darbnīcā un veidojām to kastīti. Un bija noteikti vērtīga pieredze redzēt to, kā citi strādā, pašam saprast. Kāda bija konkursa nosacījumi? Kas bija konkrēti jādara? Bija jāizveido salstrauks 5 stundās. Un tālāk notika vērtēšana. Kāpēc tu izvēlējies profesiju kokapstrādes jomā un kādu tu redzi savu nākotni? Manuprāt, šī profesija ir interesanta un šajā profesijā nav tāda rutīna un ir lielas izaugsmes iespējas gan tepat Latvijā, gan arī citās valstīs. Studiju laiks jauniešiem ir dinamisks un interesants. Līdztekus praktiskajām nodarbībām jauniešiem ir iespēja piedalīties Erasmus Plus programmās, lai gūtu pieredzi ārvalstīs. Tāpat studiju laikā tehnikums organizē arī ekskursijas pie vadošiem nozares uzņēmumiem, kā arī nodrošina darba vidē balstītas mācības un prakses iespējas. Pastāstiet, kad jaunieši nonāk reālā darba vidē un gūst pirmo pieredzi strādājot uzņēmumā? Mums Rīgas valsts tehnikumā kokapstrādes nodaļā viņi pirmo reizi nonāk 3. kursā. Periods tas ir 5 nedēļas. Darba vidē balstītā izglītība. Tā ir tā pirmā, ka viņi saskarās.
un dažādās specialitātēs. Bet, ja runā par 4. kursu, tad šajā gadījumā līdz pat 5 mēnešiem sanāk. Kā mainās jaunieši, kad viņi ir pabijuši šajā praksē, vai parādās vēl lielāka motivācija apgūt savu izvēlēto profesiju? Tāpēc mums ir ekskursijas uz uzņēmumiem, lai viņi arī redzētu, kā tas reāli dzīvē arī ir, visas tās darbošanās praktiski. Un tad, kad viņi aiziet praksē, tad, protams, viņi tās teorijas zināšanas nostiprina vairāk praktiski. Un bišķiņ lielāka izpratne par lieliem uzņēmumiem, kāda notiek tas visa darbība kokapstrādē. Kāds ir pieprasījums pēc šiem jaunajiem speciālistiem darba tirgu? Vai no prakses vietām viņus jau arī uzreiz gribētu kāds ņemt darbā? Praktikantiem izveidojās darba līgumi, kur viņi paliek darboties konkrētajā uzņēmumā. Šī nozarē ir ļoti plašas iespējas, jo Latvijā šī nozara ir milzīga. Līdz ar to, tāpēc arī mūsu nodaļā tehnikumā ir 4 kvalifikācijas, bet kvalifikācijas ir vēl vairāk Latvijā. Un pieprasījums ir, tas jau par to liecina, kad kvalifikācijas jau ir specifiskākas. Jā. Un līdz ar to katram jaunietim ir noteikti jebkurā līmenī ir pieejams brīvas darba vietas. Pēdējos gados interese par kokrūpniecību jauniešu vidū pieaug. Par to liecina Rīgas valsts tehnikuma uzņemto skaits. Mācības kokapstrādes nodaļā izvēlas gan puiši, gan meitenes. Normund, pastāsti, kāpēc tu izvēlējies mācības Rīgas valsts tehnikumā kokrūpniecības nodaļā? Es esmu šeit, tāpēc, kad izvēlējos šo profesiju, un man ļoti patika viņa skolā, mājturības pulciņos. Es skatījos dažādus video YouTube, un man patika, ko taisa, dažādus izstrādājumus. Kā tu domā, cik perspektīva ir šī profesija kopumā, vai būs viegli atrast darbu? Es domāju, ka jā, Latvijā dotajā momentā ļoti perspektīvas. Mums ir daudz dažādas rūpnīcas, kur izgatavo izstrādājumus, plātnes, visādus materiālus. Ko tieši tu gribētu darīt? Es domāju tieši, kad es gribētu nodarboties ar mēbelēm, izgatavot mēbeles, dažādas intereses. Tehnikumā es iegūstu dažādas prasmes, zināšanas. Tu esi viena no retajām meitenēm, kas mācās kokrūpniecības nodaļā, bet, kā es saprotu, meiteņu te kļūst arvien vairāk un interese pieaug. Kāpēc tu izvēlējies apgūt šo profesiju? Man interesē viss tā rasēšana, ja sanāks, domāju turpināt ar galvniecību darboties. Jaunieši atzīst, ka mācību process ir interesants. Kokapstrādē mainās tehnoloģijas. Katru gadu tehnikums sadarbībā ar darbdevējiem uzlabo arī mācību programmas, lai sagatavotu topošos speciālistus atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Kas ir jāņem vērā šiem jauniešiem, skatoties uz šo profesiju pirms, teiksim, vairākiem 10 gadu un šobrīd un nākotnē? Kas mainās? Mainās tehnoloģijas, mainās zināšanu apjoms, kas būtu vajadzīgs iegūt, mācoties šo specialitāti, bet pamatlietas kā tehniskā domāšana, atbildības sajūta, savu darbu veids, tās, protams, paliek tradicionāli, tās nemainās. Vai agrāk varbūt vairāk bija rasēšana ar roku, un mūsdienās tas jau ir dators, ar kuru palīdzību tiek veidotas mēbeles? Tieši tā, bet tā tad atceramies vienmēr to, ka jebkura ideja, ko mēs savā galvā izauklējam, pirmā būs jāuzzīmē uz roku. Un tātad šī informācija tālāk jānovada datoru speciālistiem, kuru viņi ievadīs attiecīgi datorizētās sistēmās, no kurām arī attiecīgi mēs varam pārlikt uz iekārtām, kas tātad veiks jau augsta līmeņa darbus mūsu mēbeļu rūpniecībā. Solveig, kā tu strādā ar jauniešiem, lai motivētu viņus mācīties kokapstrādes nodaļā? Amata meistars vienmēr būs cieņā. Un es teiktu, tagad vecākiem pavērot savus jauniešus, tieši kokapstrādes jomā, kas ir tie kritēriji, kas varētu liecināt, ka šī interese ir. Pamatskolas laikā tie mācību priekšmeti, kuri veicina radošo spēju attīstību, dizains tehnoloģijas, vizuālā māksla. Bez šaubām svarīga arī ir matemātiski loģiskā domāšana. Un otrs, es domāju, tie ir pulciņi, darbošanās dažādās interešu izglītības grupās un arī vispār mājās tāda kopīga darbošanās, veicot dažādus mājas kopīgus darbus un pienākumus.
Tie nereti ir tie, kas nosaka, ka šī interese par kokapstrādi un šo nozari kopumā jaunietie ir, un viņam jānāk mācīties tieši uz kokapstrādes nodaļu. Tava nākotne ir tavās rokās. Nāc uz Rīgas valsts tehnikumu un esi soli tuvāk savam sapnim uz veiksmīgu karjeru.